21. gadsimta skola. Inese Sorokina, Ventspils centra sākumskolas skolotāja. Skolēna prasme vērtēt. Lai mācību vielu labi iemācītu, skolotājiem svarīgi zināt, vai bērni ir sapratuši. Tagad es pārbaudīšu jūsu zināšanas. Vai tu saprati? Ventspils skolotāja Inese izdomājusi spēli. Saviem otrklasniekiem viņa liek pacelt īkšķīšus, lai parādītu, vai sapratuši jauno mācību vielu. Ja tev viss sanāk, tad tev īkšķītis jārāda šādi. Ja tev nepārāk sanāk, tad tev īkšķītis jārāda šādi. Bet ja tev nesanāk, tad tev jārāda šādi. Ir ļoti svarīgi saņemt no bērna šo apliecinājumu, lai skolotājs var spērt nākamo soli, iet tēmā uz priekšu, nākamajā uzdevumā, neatskatoties. Pirmajā stabiņā mini kustību, otrajā stabiņā pretī raksti, kas ir tas spēks, kas šo kustību rada. Kam ir uzdevums skaidrs, paceļ īkšķīti. Kam nav skaidrs? Īkšķīts ir labs instruments šai vecuma grupai, saprotams un rada rotaļīgu atmosfēru, kā arī vienmēr ir par rokai. Šeit tu rakstīsi to, kas šo kustību rada. Ir skaidrs? Šī vienkāršā Ineses izdomātā metode ir efektīva. Kaut gan klasē bērnu ir daudz, katrs no viņiem jūtas pamanīts un jau tik mazā vecumā mācās analizēt savas zināšanas. Kas izraisa šo te kustību? Cilvēks. Visi saprata uzdevumu? Ja es dabūnu to vērtējumu, es jūtos drošāk un esmu pārliecināta, ka man ir vēl kaut kas jāmācās vai nav. Skolotāja Inese zina, bērnu mācību panākumi ir cieši saistīti ar to, kā bērns jūtas emocionāli. Tāpēc māca bērniem novērtēt gan savas zināšanas, gan arī to, kā viņš jūtas. Bērns emocionāli jūtās slikti, viņš nevar ražīgi strādāt un apgūt nepieciešamās zināšanas, jo viņa uzmanība tiek dalīta. Savas sajūtas bērni mācās analizēt, spēlējot spēli Luksafors. Pieies pie tāfeles, paņems savu vārdiņu un pielīmēs pie tās krāsiņas, kā tu jūties. Sarkanā krāsa – jūtos slikti, dzeltenā – nevisai labi, zaļā krāsa – jūtos labi. 21. gadsimta skola.